Nospied kārts un tad cenš tev ieskait naudiņu. Jā. Tur nav viens cilindrs izbeidzies. Motors is a kaput. Agri, tagad tikko viņš pastāst kapušās. Jā, vienas struķi pazūda. Uz Piģisāta līdz brauksim pa bāni. Labvakar, mīļais cilvēki! Šogad es braucu 3. gadu pēc kārtas uz Francijas sacensībām. Mēs braucam uz Franciju. Mēs šoreiz braucam uz Franciju atkal. FIS World Series, Francija, Montpellier. Kas ir FIS vispār? Tev gan jau ir tāds jautājums, protams, lielākā daļa jau zina, bet īsi sakot, FIS ir ekstrēmo sporta pasākums, kur tur ir skrituļdēļi, inline, skūters, BMX, tur ir vēl visādas disciplīnas. Un tas ir lielākais pasākums vismaz Francijā, runājot par BMX, varētu pat argumentēt pasaulē. Šogad es personīgi braucu 3. gadu kopā ar visiem saviem draugiem un ģimeni no Reivtīm. FIS, tu zini, kas ir? Mēs braucam uz turieni, izbaudīt laiku, rādīt savu labāko sacensībās. Pagājušajā gadā es piedalījos BMX Elite Men, kas ir tā disciplīna, kur vāc punktus priekš olimpiskajām spēlēm, bet šogad es izvēlējos nepiedalīties dažādu iemeslu dēļ. Tur ir kā 3 iemesli, bet viens no tiem ir, teiksim, es strādāju praksē pēdējos 5 mēnešus un pilnvērtīgi es netrenējos, tāpēc es mazliet atslābis, braukšu sacensības. Ir vienkārši, lai uzsildītu asins, un tad, kad atbrauksim atpakaļ pēc šiem sacensībām, pēc mēneša es būšu pabeidzis tad skolu, un tad jau es varēšu kārtīgi trenēties, un tad jau uz nākamajām sacensībām kārtīgi braucam uz Franciju. Un Roberts jau iztraucēja, un man kauns. Es vairs nerunāšu. Mēs brauksim ar Reivtīm busiņu un vēl vieglo polo raķeti. M3, kā jau tu atceries. Mēs polo, es, Guns, Lauris, mēs krāmēsimies vēlāk, mēs sarunājam, ka mēs 11. vakarā krāmēsimies, un tad mēs 3. braucam ārā. Jau! Mašīna sakrāmēta, tagad man ir 2,5 stundas, līdz mani savāks, un tad mēs dodamies ceļā. Pēdējās lietas sakrāmēt, pārliecināties, ka viss ir, laižam prom. Te jau redzēs, vai viss ir vai nav. Laiks rādīs, nav ko te satraukties. Nebūtu slikti vīras. Mēs braucam uz Franciju! Dzeltenais. Bet mēs neesam Latvijā, mēs esam Francijā, tātad to mēs drīkstam pielikt. Kā Lauris pārkāp likums. Šis bija GTA. Šis bija GTA. Ko jūs sagaidat no šī brauciena? Tikai labās emocijas un bišķiņ pāli beigās. Trīs no rīta. 3 naktī. Noroši. Pats tu vienkārši viņu siti pret zemi. Kuram cilvēkam tu sitīs tā? Jā, te. Paņem uzsit, bet sitīs pa zemi. Tu jau esi uztrenējies, es jau redzu. Nē, Augstāk. Galvas līmenī. Viņš pats gribu uz lietu, kā tur gravitāciju. Sitīs pa olām katram. Galvenais ir tehnika, ne jau augstums. Tur savu tehniku iesitīs Guntim pa olām. Midžetiem plāno cīnīties, tagad tik zem tur sit. Nē, paņem, viņš pahuj arī pat. Redzēts ar video, mums nav šādi. Let's go, baby. Es esmu nogulējis pilnīgi katru sekundi no tā ceļa no Latvijas līdz Kaunijai, bet man tikko iedeva širo. Esmu gatavs darbībai. Gatavs. Lauris un Guns vienkārši tikko tā aprāvās. Viņi pirmo reizi dzirdēja negativitāti. Tāds rīmes, vai vēlreiz. Tūlīt būs. Gatavi. Gatavojās. Es reiz, Satiku Patriku, es viņiem atliku, piepildu bītu, kā pildītu papriku. Satiku tabeļu, es viņai patiku, sliktākām dienām es paliku atliku. Sapratu, sapratu, domāju un taktiku, būs īstu labs, tad es iedošu latiņu, saliku, kristālā saliku, pietruka alpa, man gandrīz es sapriku. Tikko negaidīt sākumus to papriku. Satiku Patriku, es viņam apniku, piepildu bītu, kā pildītu papriku. Tev bija tik ļoti kaut milku gārdi, es nevarēju, vai tik tiecīgi likās. So
satiku Patriku, es viņam apniku, piepildu bītu, kā pildītu papriku. Satiku tavējo, es viņai patiku, sliktākām dienām es naļiku, atliku, sapratu, domāju, taktiku, būsītu labs, tad es iedošu latiņu, saliku, freestylā saliku, pietruka alpa, man gandrīz es sapritu. Es nezinu, vai varēja redzēt tajā timelapsā, bet normāli knapi izdzīvojām. Agris tur pabrauc garām tam traktoram. Es sekoju un jānomet bija. Šodien jādara. Krač, mums ir vēl daudz, ka 400 km ceļš. Lodžā piestāsim veikalā, šopings. Tad braucam līdz galam šodienas Polijas galam. Līdz Polijas galam, un ko mēs tad darām? Guļam, gaidam rītdien, rītā būsim kliņš kāpēji. Un tad atpakaļ uz Poliju? Jā. Mēs ekskursijā. Jānopērk vairāk atmiņas kartes, lai varētu visu laiku filmēt, kā mēs braucam, jo mums jau otrā nāvīgā situācija šodien. Kāda bija situācija? Es domāju, ka nomoldājos. Vairāk nevajag šitāds. Jā, mēs Latvijas ceļa situāciju izpratām. Agresīvs BMW vadītājs, bet Volkswagen ne. Tu man vienkārši nosauc par agresīvu BMW vadītāju, bet es sekoju Agrim. Agresīvu Ford braucējs. Kas tur ir? Ja kādreiz zīme uzgriezt aparātu, šī mūsu zīme, burtiski liela zīme, milzīga zīme. Milzīga zīme. Man liekas, jāuzgriež. Jā, varētu, jā. Kaut kas nav. Kaut kas nav, jā. Evo, bet viņi visi brauc garām. Lauris te patās ir. Kāpēc jūs Lauru nesapakojāt? Tā ir. Lauris ir krimināls. Lauru vajadzētu sapakot un sašņorēt. Baigie ņīnces atbraucām uz šopingu un šopings ciet. Malači. 1 no 10. Malacis. Laura, kā tu varēsi tagad sadzīvot, ka tu esi sabojājis braucienu visiem pārējiem? Vispār pofuļi. Eju, kas tas ir? Win date. Es gribu rozā pantēru. Kas tur jādara? Koķīti. Tur tev bija jāpāršķeļ, man liekas. Es to piģieti ņemsies. Man liekas, ka tur ir jāpāršķeļ tas sūds. Tas striķis? Jā, bet nē, tur kāds prikoli bija. Tas, ka viņi grūti nogriezt, ne? Paskaties, ko viņi dara. Es arī biju karoselī, pēc tam izvējamos. Brutāli. Un Liepāja ir vienkārši smieklīgākie karuseļi pasaulē. Es nebiju gājis riņķi un vēl Beņas arī gājis riņķi. Šī brīdī diezgan nāvīgi. Tas pisās ārā no viņa. Nejauc nekāpjam. Iekāpjam? Es negribu. Nu reku mēs uznācām uz širo. Veikals ciet. Oj, mīl. Es te derēšu iekšā. Nu, kāds bija sajūtas pirmajā? No sākuma bija tāds, es biju domājis, diezgan švakas. Es biju domājis, ka būs pilns trīnieks. Kā trīnieks? 3-6. Tu nopietni. Hello. Jesteście youtuberami? English? YouTuber? Yes. Yes? Small. No, big. Big. He Mr. Beast cameraman. Okay. 18. diena. Tu balso pa mani? Kur? Slotsfighter.com pa manu video. Būšu godīgs, nē. Vismaz tu esi godīgs. Jo es nezināju. Nu tagad tu dzirdēsi, kamēr mēs lidosim, tu dzirdēsi pa viņu. Es negribu neko teikt, bet tā piesprādzēšanās nav baigi uzticamā. Kas tas vispār ir? Ko, bunds? Nebrauc? Viņiem bail, viņiem jāmaksā 100 eiro, lai viņi pa širo izbrauktu. Tu maksātu viņiem 100 eiro, lai izbrauktu pa širo? Lai viņš izbrauktu. Ja man būtu sotaks mētātos, tad jā. Es viņam varu 5 iedot.
ja viņš izbrauks. Biļeti pat nenopirks pa 5. Vai tā biļete nemaksā? Cik tā biļete maksā? 7,50. Tu nerēķini, tu vienkārši maksā akli, nospied kartu un tad ceņš tev ieskait naudiņu. Jep, jā. Normāli. Man ir kāda. Man kartē 250 eiro. Nu labi, varbūt nesaka to. 25 skaidrā. Ok. Un, 25 skaidrā tikai? jā. Un, tā kā beidzās nauda, tad beidzās. Ka beidzās, tad beidzās. Mēs esam iekšā. 18. balsošanas diena. Lūdzu, nobalso. Nobalsos, Emīl. Jā, es neesmu Emīls. Domā, vajag vispār turēties? Es nezinu. Tu baigo krānu? Kas tas? Tu baigo krānu turēši? Ej, tad viņš krātās tā kā slīms. Tā. Kur mēs atrodamies tagad, Kristiāna? Mēs atrodamies Es nevaru. Reku mēs izdomājam tomēr, ka par cik veikali ciet, atbrauksim mājup ceļā veikalā, kaut kā izplānos to visu. Tad šodien tagad redzēsim, ko darīsim, izplānosim pēc tam. Reku mūsu banda. Uzsver aftermath, kā tā jūties pastāstīsim pēc savu karuseli. Aftermath? Jā. Varbūt bišķi šeis vakar tā. Seis rakam? Viņš iekārsis te. Nē, es nenožēloju. Priekš pieredzes, jā, ok. Priekš content. Es tas šķist negribu. Man tagad es gribu pagaidīt, līdz vēders nomierināsies. Nē, bet man viņš tikai sāk kaut ko tur maisīties tad, kad mēs izkāpām ārā. Projām mani aiznes, neskaties uz manis, jo man no tevis ir bailes. Mums ir skaidrs, ko mēs tagad darām. Mēs tagad braucam līdz mūsu Polijas destination, līdz galam, līdz mūsu naktsmītnēm, kas aizņems apmēram 3 stundas. Un tad mēs čilosim. Katrs čilos savā nodabā. Es neasociējos ar tādām darbībām, bet katrs čilos, kā viņam patīk. Es zinu, ka zeķi vajag nomainīt. Zupīgi. Mums iedegās gaismiņi. Viss kārtībā, paziņojām priekšniekam. Studentu lāmu saucamā. Studentu lāmu, jā? Mums zup. Un tieši, ka mēs braucam iekšā Staķikā, mums kaut kāds pisaks pa istabu bija un vēl sveču lampiņu deg. Slāpēt no. Mums ir vēl viena lampiņa. Vēl sveču lampiņu virgo. Bet viņi dzeltēm, tas jau varētu būt, ka šajā šņem zupot. Kāpēc to nedara supermodeli? Kāpēc to dara Lauras Apmats? Tie čigāņi, ja pa tos ielas atājiet, ir notīrums, tā nauda prasa. Un mana naudiņa tagad. Bet tur nav viens cilindrs izbeidzies. Uzgāzē. Aha. Kā izbeidzies? Vispār tur nav nekad. Tāds sajūta. Nopietni. Nu labi, braucam. Davai. Ka tur nav šitas ten. Un bail, ka nav izšaut ārā. Labi, braucam. Mēģināt tā. Virzuļi tāds. Motors is a kaput. Vai kā bija? Viņš normāli raustās, tā kā uz priekšu apgaļ. Vibrē. Kas mums ir? Kas mums notiek? Uzgāzē. Viņa neredzēja kamerā. Mašīna raustās. Galīgi ātri neuzņem tagad. Diezgan raust, nevis bišķiņa raust. Viens stroķis ir pazudis. Jā. Agri es teicu, tikko viņš pastāst kapošāts. Jā, viens stroķis pazudis. Kas ir viens stroķis, Laura? Es nezinu, kas ir viens stroķis. Pasaka Es domāju, ka cilvi. Es atklātu. Viņš pats brauc uz 30. Ka varētu būt, ka gaisa ierauga. Bet kas tur pazudis ir? Nē, pat tā kā dīzeli viņam jau gaisa laikam īsti nedara, tur ierauga. Bet jūt, ka viņš pilns pedāls, ne?
Jā, bija Nu, vienkārši viņš tur gaisa kaut kur ierāls, viņam viņš jādod. Guns saka, Arturs saka, ka gaisa ierāva kaut kur cilindrā pa daudz. Nē, ne jau cilindrā. Sprauslā. Nu, jā. Sprauslā. 2000 ir redlines. Pieļaugat kāds. Tas ir, jā, tas ir šitas ten limp modes, kā ir jaunajām visam. Mums tā saka šeit. Mēģināt vienkārši lēnām braukt. Mēģināt lēnām braukt, okei. Ar avarīkām pa bānu piģīt brauksim. Uz piģisārtu līdz brauksim pa bānu. Kuro, bļēt. Bob ir kurvā. Pačako kā mašīna austās. Tā. Reku, skaties. Agrs teica, ka tur visticamāk šiem motoriem bija tā, ka gaisa ierāva iekšā sprauslā, un tad mēs tagad lēnām braucam uz 84. ātrumā līdz pilsētai. Nu, mēs braucam uz pilsētu un cerams dabūsim kādu mehāniku, kas pieslēgs kompu. Un tas skaitās kā check engines, sprausluga lampiņa. Jā, es tur pedālu uz vietas, bet viņš tā kā pazūd un sāk kristies tā kā ātrums. Mūsu cerība tagad ir, ka mums mašīna pats salabos sev, tādi cerība, teiksim tā. Teiksim tā, nepēc Volkswagen Polo. Nahuj šito mašīnu, bļēj, paskaties, kas tas nahuj ir. Nu, 300 štuku nobraukums. Bļēj. Un viņi ir īrēti, viņi īrēs, zin, cik daudziem cilvēkiem, un kā tu zini, viņi visi māk braukt ar viņu. Jā. Nē, bet paklausās. Nu, bet vismaz mašīnas aplīs Latvijā, un mēs neesam nekādā Polijā. Nu, reku Vanšu tilts, mēs tā kā esam Rīgā. Kaut kur jau servisu atradīsim. Apslavu stadionu. Nu, 3 varianti laikam. Pasaka. Viņš pazvanījām ultimate mehāniķiem, mums ir 3 iespējas. Vai nu mums zupa nepūšās iekšā, vai arī motoram tur pāris trubiņu, viena trubiņa sapisās un viss slikti vēl. Pēc tā ir. Bet cerams, ka tas nav tas variants, ja tam tur būs motors jānograuj rītā. Es varu sakot, interesanta situācija. Paču kaut kā raustās mašīna. Ej, tu tīrs! Tas ir 4. ātrumā. Ej, tu tīrs! Nākamā epizodē redzēsim, kur teorija bija patiesa. Pareiz beigās mašīna jāatstāja te kājām tālāk uz Franciju. Būs labi, vienmēr sajiet kaut kādīgi sajies. Mēs tagad meklējam mehāniķi, mums ir uzlikts. Vienīgais mēs ceram, ka mēs tagad pa kalniem nebrauksim, jo mums ir pa lielām ar ko spēlēties no 1000 līdz 2000. Pie 2000 viņš vairs nedod jaudu, viņš krīt lejā, un zem 1000 viņš jau droši vien noslāps. Normāli, masāžas krēsli. Mēs uztaisījām jaunu ekstra šai mašīnai. Tad, ja tu kaut kad noīrēji, tad tev būs masāžas krēsli bez maksas līdz. Labāk jau neīrēt. Ļoti iesaka Volkswagen. Jā, Volkswagen Polo 10 no 10. Jūs saskarāties ar vienu problēmu ar to mašīnu, un tad... Es iepriekš Volkswagen nebija. Tad, bļē, tikpat labi tu varēji teikt, E39 ir huiņa, tāpēc, ka tev radiators izšķīra. Pedāls līdz grīdai 40, 45, 50. Skaties, tūlīt būs 2000 apgriezieni un vienkārši apstāsies mašīna. Skaties. Vai ne, labi ir redlines rekur. Divīts ir. Nebļa. Nē, palaid mūs pa priekšu, bļeļ! Op, nahuj! Bļeļ, idarās. Nu, bet tu jau tā redzi, ka nav pasaules. Sūdu mašīnā, bļeļ, Megānē, nahuj. Triem uz priekšu. Nu, un šis tev ir līdz 8 vai close to me. Glad. Mēs varam braukt uz viesnīcu un tur prasīt, jūs mums jāprast būs viesnīcā. Kur var, blēd, saremontēt mašīnu vai nevar ieteikt kaut ko? Es vairs negribu tās, tagad tieši ļukās. Es nezinu kā, kā tu vari būt tās. Es no tevis tik tālu, es vairs negribu tās. Tu esi par gabalu, jā. Ja tev uzspridzinās, tevi satedzinās. Nu, reku, mēs tikām pie savas naktspītnes. Rekur ir. Šodien mēs nekādas remonts neredzēsim, tāpēc, ka šodien ir kaut kāda Polijas svētki. Tad mēs varam cerēt, ka rītā kaut ko dabūsim tai mašīnai. Jūs esat domājuši nomirt kādreiz liftā? Nē, es nomērtēju. Varbūt ir darīt liftā, bet neteikšu. Tev ir mazgadīgs audiens.
tā, turies pa gabalu, jā. Ja tev uzspridzinās, un tevi sadedzinās. Es vairs negribu tā, turies pa gabalu, jā. Ja tev uzspridzinās, un tevi sadedzinās. Tevi baroši suļevi, tevi saplosīt. Tev nav nekā jauna, ko tu vari man pastāstīt. Visu, ko gribu, es jau varu sakrutīt. To, ko tu mani grib. Sievieti iekšā. Nevar, nav tā kamera sākumā. Es tur plikas, kuļ iekšā. Tad mazos. Pagaļ jau ģērbjot. Tas plikas, pa huņot. Es ņem širu. Nē, es ņem širu. Nu, es ņem širu. Tur ir galds, vajadzēja pie galda. Varēs normāli kafiju uztaisīt. Kafiju no rīta. Bet bišķi rasists cukurs arī. Sugar white. Tu nāc ārā labāk. Tu nāc? Nopietni. Tu durvis nemāk attaisīt. Ko es smaidu, bet višķīt tevi? Nelabs. Zivīgi. Mēs smaidam? Es smaidu. Tā, mēs tad esam iečakojušies. Šodien neko mašīnai nesataisīsim. Šodien atpūšamies. Domājam, ko rītā darīt, kā iet uz priekšu. Un tad rekord stāv mūsu briesmons. Darba zirgs. Es no sākuma domāju, ka tā nemaz nebija laba ideja uzlikt šito ten virsū savam ritenim. Bet es nenožēloju beigās. Jo vispār te nekur netiek klāt tie puteļi. Kur jūs bijāt? Ieragāt tā vecentu lapu. Saraksts ar servisiem. Jā, tur ķipā vairums, no viņiem 8 varās vaļā. Pāris brokas un jāmauc reāli. Uz kādu. Uz visiem ir jāiet pēc kāds. Ko mēs tagad daram? Mēs ejam paēst? Jā, kaut kur. Tur meklējam ēdienu. Kur ies? Kur tu aizskrēji? Kārti brauc. Arts? Jā, bē. Sapkauts. Pasties, reku geļīgs lecam pāri, paņemam. Jā, bet... Tur ņem jorliks sos, vai domdību. Galvenais nenoslidēt un neizšķīst. Labi, iesim projām no viņa. Fliplojā. Paldies tev, ka tu biji un skaties šito video. Outro es diemžēl neuzfilmēju, bet tūlīt būs nākamā diena. Un es vēlos vienkārši ierakst iekšā, ko tu domāji par šito video, ko tu gribi redzēt, vai tu gribi redzēt garāks video, vai šitas ir labs garums, kāda informācija, vai pavisam visu iekšā haotiski samest, vai kaut kādu storiju izveidot. Ierakst, kā tu domā.